Čau! Ar tevi kā vienmēr Kristaps un Skaņa gaisma.lv. Vēl viena svarīga lieta tavā pasākumā ir skaņa, tumba. Behringers, jūsu uzmanībai 110. sērija. Pastāstīšu, kā pieslēgt mikrofonu un kā atskaņot mūziku. Tātad es pastāstīšu, kā vienkārši ātri un ērti atskaņot mūziku ar vadiem un arī bez vadiem. Ar vadiem ir opcija tāda. Ņemam augstu vadu, ko mēs vienmēr dodam līdzi komplektā. Ņemam savu skaņu avotu. Manā gadījumā ir planšete. Tad es lieku pieslēdu šeit. Un te es izvēlos pievienot augs ieejā. Tā būs viena lieta. Uzgriežam skaļumu attiecīgo. Atskaņojam. Viss notiek. Super. Otra opcija ir bezvadu opcija. Nospiežam Bluetooth, atrodam savā ierīcē tumbas nosaukumu, šajā gadījumā būs Behringer DR110 un viss notiek. Kad tu vēl izvēlies papildus paņemt līdz savam pasaukumam mikrofonu, tad arī šķiet liekas, kā viņu saslēgt. Tad tūlītās ātri un vienkārši parādīšu, kā tas viss notiek. Komplektā viss jau ir iekļauts, sākot no XLR vadiem, barošanu, radiobāzi un pašu mikrofonu. Ātri, dažās sekundēs sasetošu un parādīšu, kā tad viss tas dzīvē notiek. Viens, ņemam 2 XLR vadu. Slēdzam tieši input 1. Opa. Šim gam tā kā nevajadzētu būt vienmēr cenšaties izslēgt tumbu un pēc tam tikai ieslēgt pievienot mikrofonu. Tātad, uz ko jums jāpievērš uzmanību, kad slēdzat iekšā mikrofonu? Jums radiobāzē rādās A2. Tas nozīmē grupa un kanāls. Izskatās, manā gadījumā jau tas ir atlasīts un iestatīts. Šeit jums būs jāizvēlas grupa. Grupa tas ir pirmais, ko nozīmē A. Un kanāls 2. Viss ir izdarīts. Taisam ciet. Un ar input šo pašu volumu skaļuma pogu regulējam skaļumu un testējam mikrofonu. 1, 2, ček, gatavs. Super, viss strādā. Tad, kad tev pasākumam ir pieteikta vēl otrā tumba, un tu nezini, kā viņu saslēgt, tad vienkārši to būs izdarīt ar to pašu XLR vadu, ko mēs dodam arī līdzi. Un attiecīgi, kā to pievienot, tas arī notiek 1 un 2. Tad vienu XLR vadu pieslēdz outputam, un otru galu XLR-am pievienosi brīvajā input ligzdā. Un tas arī viss, un tad tur atregulējas attiecīgos skaļumus, tā lai ir draudzīgi vienādi. Un tas arī viss.